Izglītības izstāde Skola 2008, protams, nebūtu iedomājama arī bez Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvjiem. Šoreiz ielūkosimies RTU Inženierekonomikas fakultātes piedāvājumā. Mūsu Tehniskajā universitātē Inženierekonomikas fakultātē ir samērā unikāla, pat unikāla pasaulē programma muitas un nodokļu administrēšana. Tā ir viena no lielākajām specialitātēm Tehniskajā universitātē. Šodien mūsu katedrā mācās 1025 studenti un ir divas specializācijas. Tas ir muitas jomā un otra ir nodokļu administrēšanas jomā. Mācības ir trijos līmeņos. Tā pirmā līmeņa augstākā izglītība, kur pēc 2 gadiem iegūst kvalifikāciju muitas eksperts vai nodokļu inspektors. 4 gadu apmācība vai pēc pirmās pakāpes izglītības plus 2 gadi, tad iegūst profesionālā bakalaura grādu un kvalifikāciju muitas iestādes struktūra vienības vadītājs vai nodokļu ekonomists. Un pēc tam ir iespēja mācīties arī muitas un nodokļu administrēšanas programmas maģistratūrā. Mūsu studiju programmas ir balstītas uz profesijas standartiem, kas ir apstiprināts Latvijā likumdošanas kārtībā, un faktiski zināmā mērā izmantojot mūsu pieredzi un mūsu līdzdalību. Pasaules muitas organizācija, kas apvieno 172 dalību valsts, mēs esam izstrādājuši muitnieku profesijas standarts, kas ir paredzēti praktiski visām dalību valstīm. Un mēs patreiz pēc satura veicam nelielus precizējumus mūsu programmā, tā kā var teikt, ka mūsu muitnieku studiju programma faktiski atbilst pasaules muitnieku profesijas standartam.